Mani sauc Gatis Murnieks, un šī ir topošo uzņēmēju spēle Firmas noslēpums. Šodien mēs uzklausīsim vēl 10 idejas, kurām var būt biznesa nākotne. Ķīmiķis Spencers Silvers 1968. gadā izgudroja nekam nederīgu līmi. Tā ilgus gadus nogulēja viņa plauktā, līdz kāds viņa kolēģis izdomāja to izmantot grāmatzīmju pielīmēšanai savā baznīcas kora grāmatā, lai tās nekristu laukā. Tā radās mums visiem labi zināmā piezīmju lapiņa ar lipīgo maliņu. Žurnāls Fortune to nosauc par vienu no 20. gadsimta izcilākajiem izgudrojumiem. Iespējams, arī jūsu biznesa veiksmes formula ir kaut kur degungalā, bet jūs to neesat pamanījuši. Mūsu firmas noslēpums ir pārsīnamo materiālu ražošana ar bioloģiskas vielas pildījumu. Šodien es prezentēšu ideju par nākotnes materiālu – makulatu. Man biznesa ideja seko pieprasījumam. Mēs palīdzēsim veidot personības. Mana biznesa ideja ir rekreācija lauku sētā. Mans darbs un mans hobijs saistīts ar robotiem. Mana biznesa ideja ir materiāla aizsargu pārklājumi, to izplatīšana un ražošana. Es jums gribu pastāstīt par e-musli. Es prezentēšu projektu par aeromobili. Dāmas un kungi, šis ir Firmas noslēpums. Televīzijas raidījums, kurā topošie uzņēmēji cenšas pierādīt, ka viņa biznesa idejām ir nākotne, bet tikai viens no viņiem saņems galveno balvu – 10 000 latu tās īstenošanai. Projektu īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Sacensību atbalsta SEB banka un Latelekom. Spēles dalībniekus vērtēs žūrija. Cilvēki, kas savus uzņēmumus uzbūvējuši no nulles vai palīdzējuši to izdarīt citiem. Ģirts Majors. Uzņēmuma pozitīvas grupa vadītājs. Jauniem uzņēmējiem iesaka uzmanīties no tiem, kas dod gudrus padomus, bet paši neko nav izdarījuši. Guntis Lauskis, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projektu attīstības nodaļas vadītājs. Topošajiem uzņēmējiem iesaka nebaidīties, stāstīt par savu ideju un prasīt padomus. Jānis Caune. Vairāku uzņēmumu īpašnieks, Rīgas Tehniskās universitātes docents, inovāciju un uzņēmējdarbības programmā. Viņa prāt uzņēmējiem jābūt atvērtam kritikai, jo tā parāda, kas produktā uzlabojams. Gundaga Sauškina, uzņēmuma Veryberry valdes priekšsēdētāja. Viņa ir pārliecinājusies, ka biznesu nevienmēr var veidot ar draugiem. Labāk, lai biznesa partneri kļūst par labiem draugiem. Edvīns Panders, uzņēmuma autonoms valdes loceklis. Viņš uzskata, ka uzņēmējam nav jābaidās paklupt. Svarīgākais ir prast pēc tam piecelties. Šodien vēl 10 biznesa idejas. Ja žūrī teiks jā, tas nozīmē, tur kaut kas ir. Ja nē, spēle beigusies. Tie, kuri saņems vismaz 3 jā, iekļūs cerību zonā. Nākamā raidījuma beigās žūrī viņus visus vērtēs vēlreiz un izlems, kuri 8 dalībnieki turpinās spēli. Artis Žentiņš piedāvā pilsētās izvietot drošas velo novietnes. Lai viņš saglabātu izredzes turpināt spēli, viņam ir vajadzīgs vismaz 3 žūrijas locekļu atbalsts. Labdien! Es esmu Artis Žentiņš, BMX sportists, treneris un pedagogs. Man biznesa ideja seko pieprasījumam. Tāpēc es negribu radīt revolūciju, bet velo evolūciju Latvijā. Un šajā gadījumā velo novietnes vai velo parkings vai velo pits, kā viņi sauksim. Un tās ir kastes, kas ir 2 metri garas, 80 cm plats un 1,30 m augsts. Un šīs kastes ir tādēļ, kad, lai droši novietotu, ērti novietotu sausumā velospēdus. Dažādās vietās Rīgā, teiksim, Meža parkā vai Vecrīgā, lai cilvēki varētu doties iepirkumos vai atpūsties, vai tā ir viņa ērtība. Vai tā kaste būs slēgta kaste? Kaste būs slēgta par samaksu. Sākotnēji doma ir 20 centīmus stundā tāda cena būtu. Jo tur būtu, viņi sākotnēji, lai samazinātu izdevumus, būtu mehānisks tā iekārtiņa, kurā piespiežot 3 ciparu kombināciju,
Un tā kā senos laikos autoparkam, uzgriežot to laiku, kad, ja tu iemet 20 centimetrus, tad tu var uzgriezt tikai uz stundu, un tu rēķinies ar to, un pēc tās stundas viņš atlec vienkārši vaļā. To kas tu pats tagad esi izdomājis, kad, kādu viņi izskatīsies un tā tālāk? Jā, no sākotnēji es pats domāju, ka tā kaste ir praktiski kantaina, bet man tā doma ir, kad vajadzētu piesaistīt dizaineru kādu, kas vienkārši ieteiktu, lai tā kaste ir pievilcīga, estētiska, lai viņi, piemēram, nokļūt pie galerijas centra. Es nedomāju, ka kāds gribētu nokļūt tādu suņu kastu kaut kur pie galerijas centra, tāpēc es domāju, vajadzētu interesanti to formu izveidot. Ja esmu redzējis konkrēti Holandē šādas kastes uz ielas, faktiski pat nevis uz ielas, bet stacijās ļoti daudz. Jautājums, vai es skatījos, cik izmaksātu šādas kastes vienkārši vest un likt, un viņas nav jābūvē? Jā, bet es gribēju tieši to Latvijas finieru piesaistīt. Un Ogrē Prometālu, kas varētu man tos metāla leņķdzelžus sametināt vai uztaisīt tieši pēc maniem izmēriem. Jo es pieļauju arī 2-3 veidu kastes, tos izmērus. Vienā vietā, teiksim, riteņus, kur notot stāvus, vienā vietā tāpatās ar abiem riteņiem pie zemes. Varbūt vēl kādā ar izvelkamo lādi, kas atvieglot varbūt vecākiem cilvēkiem un sievietēm to ievietošanu. Vai tu esi parunājis ar, jo tāds laikam izskatās, ka diezgan svarīgs elements tajā visā ir, vai pašvaldība to ļauj vai neļauj? Interesanti. Es neesmu runājis, bet par to noteikti es gribētu parunāt, jo interesants ir fakts par to, ka vienas autostāvvietas izmēros var ievietot 6 velo novietnes pēc izmēriem. Tas sanāk nedaudz arī lielāks, vairāk varētu nopelnīt uz to. Ja, teiksim, ar vienādu to tarifu, bet laika vienībā, tas būtu lec 20 pa velospēdiem 6 tajā laika stundā un 80 centīm pa mašīnu. Kā tu domā to naudu paņemt tikai par stundu, kas stāvēs, ja par kastu pārdošanu? Kur ir tas tavs bizness? Jā, paldies par jautājumu. Tas bija tā, ka noteikti pelnīt varētu uz to, kad riteņus novieto un maksā par to stāvvietu. Un otrs varētu būt ienesīgākais varbūt par reklāmu. Tad aplīmējot kastes ar līmplēvēm vai sienīs, varbūt pat uz griestiem, uz jumta likt virsū varētu reklāmu. Paldies! Paldies jums! Es tikšanās! Es esmu riteņbraucējs, un ja būtu, kur to riteni nolikt normāli, es ar riteni pārvietotos vairāk un vairāk, bet man bail to riteni kaut kur nolikt, jo viņu nozags. Un kāpēc man kaste patīk? Tāpēc, ka neviens neredz, kāds ritenis ir iekšā. Ja to neatbalsta pilsēta, tad tas nav biznesa vispār. Tas jautājums ir tieši tā, vai viņš varētu atrast dīlu ar pilsētu. Es domāju, bez tā ideja viņi nekad nedzīvos. Pirmais ir. Dizains ir par tevi. 2, 3, 4, 5. Vienos vārdos. Tad riteņbraucēju Gavilē. Paldies! Super, turpināsim. Artis saņem žūrijas atbalstu, un viņam ir labas iespējas turpināt spēli. Ervīna Lenča biznesa ideja ir izveidot lauku sētu ar plašu dārzu, kur cilvēki atgūs veselību. Mana biznesa ideja ir rekreācija lauku sētā. Ne tikai, teiksim, tiek sakārtota veselība, bet viņi tiek sakārtot tādā veidā, lai varētu radīt veselus bērnus. Ja tā ideja ir ne tikai man, bet arī iepatīkās citiem cilvēkiem, ka daudz cilvēku to dara, tad tā varētu būt varbūt kā tāda Latvijas nacionālā ideja. Kur varētu teikt, ka jā, Latvija tā vieta pasaulē, uz kurien var atbraukt, kur ir ļoti labi rekreācijas resursi, kur var sakārtot veselību vispār, un var sakārtot arī tā, ka var radīt veselus bērnus. Bet stāstīt par to biznesa pusi. Un tieši ko tad mēs taisam? Ko jūs esat tur uzzīmējis? Jūs droši vien gribat kaut ko rādīt. Jūs atbrauciet pie manīm, jums ir iespēja dzīvot tādā pasaku namiņā. Un ko jūs dariet, dzīvojot šai pasaku namiņā? Viena lieta, ka ir dārzs, ir izveidots tāds ainavu parks, un tajā ainavu parkā ir tāds ēdamais dārzs, ko jūs variet darīt. Viena lieta ir, ka jūs variet iet un ēst tos augus, kas jums ir iepatikušies, kas ir... Labi, tagad... es gribētu tomēr apstādināt. Daram tā. Tas liekas baigi jautri. Kas tad ir pakalpojums? Jūs teicāt, nekur ģirds grib ņemt pakalpojumu. Kādu pakalpojumu?
Pakalpojums ir organisma pašatjaunošanās spēju veicināšana, lai varētu sakārtot veselību. Bet ar ko tas atšķirsies no jau esošā lauku turisma? Var pateikt, ka viena principiāla atšķirība ir tāda, kad zemi ar standartā 20 cm dziļumā, tad augiem tur augot, viņi laika gaitā izsmeļ mikroelementus. Tad jūs piedāvāsiet ārta zemi, jeb tie būs tie labi augļi, kas būs ārti, 10 cm dziļumā? Nē, tie, kas ir speciālā veidā izaudzēti, kur ir iekšā tie mikroelementi, ko nedod standarta lauksaimniecība. Kas būs tas, kas man ļaus atgūt veselību? Skaidri, ļoti skaidri. Pirmkārt, tas ir ēdiens, kādu jūs nevariet dabūt citur, nekur šobrīd. Ēdiens. Otrs, tā ir specifiska, teiksim, procedūra gavēšana. Kas ir ēdiens? Nēdiens, jā. Kas ir specifiska tehnoloģija, jo šobrīd, teiksim, nākamais ir vingrošana. Jo muguri jāskar, nākamais ir tīri tāda, radošās aktivitātes, kas aktivizē organismu tādu. Konkrētas? Kādas? Konkrēti, teiksim, es to daru ar fotogrāfiju. Fotografēt, iet un fotografēt. Un nākamais ir pirts un spā procedūra. 10 000 jums būtu vajadzīgi kam? Ko jūs ar to darīsiet? Ar to naudu? Ar to naudu es darītu to, ka man būtu iespēja visu šito te veidot un aprakstīt smalki grāmatā, kuru varētu izdot, lai to varētu darīt arī citi cilvēki. Ko jūs varētu darīt nākamnedēļ? Piemēram, pie tā visa. Nākamnedēļ konkrēti pats es ņemšu un trimerēšu krūmus ārā. Labi, paldies. Paldies. Viņš ir ļoti atraktīvs. Kādā ziņā? Par dušu vien, ka viņš uzraksta, atbrauc un pastāst. Es par viņu balsošu. Es arī par viņu balsošu. Man liekas, ka viņam ir... Naudas šķiešana. Jā, tieši tā, kur mēs dodam naudu? Mēs taču nedodam naudu. Es saku, jā, tālāk redzēsim. Bet tā es, teiksim, strādāju pa auditoru, un bija tāda lieta, ka es secināju, kad es dodu kādam ieteikumus, viņiem tā veicās, tā sanāk viss, ka vajag to darīt plašāk? Kad, teiksim, man sametās skaudība, un es sāku dot pats sev ieteikumus, tāds pie tā nonāk. Skaidrs. Mēs redzam žūrijas vērtējumu, tagad mēs varam to kopīgi apskatīties. Žūrija, diemžēl, izņemot vienu žūrijas locekli, ir negatīvi noskaņota, tad mums ir 4 nē un 1 jā. Bet, Ervīna, es domāju, ka jums ir vērts turpināt to, ko jūs esat iesācis, un prieks par to, ka jūs dalījāties savās pārdomās par to, ko lauciniekiem, kā jūs sakat, vajag darīt pilsētnieku labā. Paldies jums vēlreiz! Žūrija nenotic Ervīna idejai, un viņam spēle ir beigusies. Pēc reklāmas pauzes uzzināsiet, kas ir programmēšanas konstruktors. Es kaut ko gribu radīt Latvijā robotus, vai varētu būt Latvijas robotu liela ražotāja valsts. Ko var uzcelt no makulata? Kad es vinnēšu 10 000 latus, es viņu iztestēšu. Ar ko nodarbosies jauno talantu aģentūra? Kāpēc jūs domājat, ka tur kāds vispār ies? Kur šeit? Jā. Es jums pastāstīšu, kāpēc. Mani sauc Gatis Murnieks, un šī ir topošo uzņēmēju spēle firmas noslēpums. Tie 10 000, uz ko jūs tagad pretendējat, ir daudz par maz? Nē, es neko nepretendēju. Es darīšu tā. Dabūšu 10 000 latu. Tas ir tāds kapēciņu bizness. Lai izkaisītos kosmosā 600. Nē, tas ir zemākajā slānī. Kas būs tas gals tam visam? Tur ir durvis. Sanitas Gailānes biznesa ideja ir izveidot jauno talantu aģentūru, kur vecāki varēs uzzināt par visām ārpusklases nodarbību iespējām bērniem. Informāciju varēs atrast interneta vietnē Talantīgajiem LV. Mans uzņēmums saviem klientiem piedāvās absolūti jaunu un vēl nebijušu pakalpojumu. Proti, mēs palīdzēsim veidot personības. Kāpēc jūs domājat, ka tur kāds vispār ies? Kur šeit? Jā.
Es jums pastāstīšu, kāpēc. Es pati esmu 2 bērnu mamma. Mani bērni pašlaik apmeklē bērndārs, bet jau pavisam drīz viņi ies skolā. Un man tiešām būs liela problēma atrast iestādi, jo realitātē tagad nav vienotas sistēmas, kuras var iet un, piemēram, apskatīties. Man bērnu interesētu, piemēram, varbūt kāda angļu valoda, ja? Informācijas ir pārāk daudz. Mēs šo informāciju sistematizēsim un ieliksim šeit. Un, protams, ka vecāki nāks, jo viņiem tas būs interesanti, viņiem tas būs svarīgi. Kur ir garantija, ka jūs objektīvi izvērtēsiet tos pakalpojumus, kur ārpus klases nodarbībām? Šeit te būs svarīgi... Pēc kādiem kritērijiem jūs šeit būs svarīgi, te būs galvenais, protams, vecāki, jo vecāki būs pakalpojumu ņēmēji un viņi to izlems. Mēs varēsim tikai ieteikt. Tas, ko mēs piedāvāsim, tie būs psihologa pakalpojumi, kas varēs notestēt tos bērnus. Un tad mēs noskaidrosim. Psihologi, jūs domājat, caur to web portālu, lai viņš testē to bērnu, ja? Nē. Cik lielai jābūt tai atbalsta komandai, lai jūs varētu regulāri atjaunot datus, tad tur jāpārbauda, aktīvi pārdot? Jā, es esmu par to domājis. Tie varētu būt kā 10 cilvēki. Tagad ātri uzmetam, kā saka, uz kalkulātoru. 10 cilvēki, nu labi, pieņemsim, nebūs 10, būs 5, nu, kā sākumā varbūt visus 10 arī nevajag. Nu, tā rupi ņemot, tātad tas būs apmēram 5000 latu mēnesī algās. Nu, pieņemsim, ka tas viss kaut kur pa mājām varētu notikties, birojām nav jāmaksā. Bet 10 000 vienalga ir jānopelna kaut kā nebūtu, lai algu samaksātu, nu, ka tur viņš aktīvi pārdod, darās un ņemās, ja? Es domāju, visiem nodokļiem. Kāda tipa reklāmas būtu jāpārdod un kas ir jāpaņem no tiem pa klikšķiem vai es nezinu kā no vecākiem, lai tos 10 000 savāktu? Man tāds sajūta, ka jūs domājat, ka es tagad, mans pienesums ir talantīgajiem LV un viss. Galvenais ir šeit. Un tas ir tikai atbalsts. Šeit mēs darbosimies. Mēs meklēsim vecākus, mēs viņiem zvanīsim, mēs viņiem nespamosim. Kā jūs viņus atradīsiet? Tieši tā, kā jūs zināsiet, ka tas vecāks tieši meklē kaut ko. Teiksim, kā jūs mani atradīsiet? Jūs esat vecāks. Nu kā? Nu labi, mēs mēģināsim sākumā apzināt paziņu loku, un pēc tam jau, kad būs paņēmuši mūsu pakalpojumu paziņas, un saprotiet, kā var, ne tikai īstenībā ir tā, kad mēs uzrunāsim, bet mēs izmantosim arī mārketinga rīkus. Iespējams, mēs piesaistīsim kādus pazīstamus sabiedrībā populārus cilvēkus, kuriem mēs piedāvāsim šo pakalpojumu un kuri pēc tam stāstīs, ja, kad šis pakalpojums ir labs. Bet tā tad labi. Cik jūs tā kā gaidat, cik viena ģimene varētu jums maksāt mēnesī? Nu, kaut kādā tādā vai šādā pakalpojumos samaksāt? Kaut kāds uzmetums ir? Tas varētu būt kaut kāda 80 lati. 80? Par vienu bērnu. Tas ir par informāciju īstenībā. Tikai par informāciju? Par informāciju 80 lati. Tas ir par konsultāciju, kurā ir iekšā bērnu testēšana. Jā, tā ir informācija. Paldies, Sanita. Paldies jums. Man liekas, kompetenci centrs vai kaut kas tam līdzīgs jau, jā, es arī, ir jau tā. Viņš nav apsaukts, varbūt tādā vārdā, bet skaidrs, ka šodien ir organizācijas, kurās tur aiziet un tev nosaka spējas. Bet kopumā, man liekas, ja viņi tai tic, lai viņi bliež, nenoraksim. Viņi tak tam tic, bet es balsošu pret. Diemžēl negatīvi, pozitīvi, negatīvi. Diemžēl negatīvi, 4 negatīvi. Diemžēl Sanitai spēle ir beigusies. Māris Ābele ir izgudrojis konstruktoru, ar kura palīdzību mācīt bērniem programmēšanu. Programmēšanas konstruktors sastāv no rotaļlietas un no programmēšanas kauliņiem. Ar kauliņu palīdzību tiek veidotas programmas priekš šīs rotaļlietas. Būtība ir tāda, kad klucīši, katrs klucīts ir savu funkciju. Jūs redzat, braukt taisni, griezties vai arī saulīt. Saulīt nozīmē, ka tā ir gaisma. Mēs saliekam klucīši braukt uz priekšu, sekot saulītei, noņemam viņas nost, un robots pēc tam to dara bez tiem klucīšiem pa istabu. Komplektā ir 15 līdz 20 klucīšu un pati rotaļlieta. Katrs tas klucīts ir piesaistīts kaut kādai komandiņai, ja? Jā, katram klucīts ir tā kā sava komanda. Rotaļlieta tās komandas nolas kāds ir saspraustas klāt,
un pēc tam izpildu viņas loģiku. Ir kaut kāds prototips viņam? Prototips ir pagaidām laboratorijā izjaukts, jo tur ir ļoti daudzi, kas ir saistīts elektroniku un programmēšanu, kas ir, ko es teicu, mēģinu izdarīt. Tev ir ideja, cik varētu maksāt tāda rotaļlieta? Gatava rotaļlieta? Jā. Aptuveni 90-100 latas varētu būt. Tu viņu pats ar rokām pats saliec, viņu nevar tā ražot? Tas, ko uzņēmums nodarbosies, tas ir izgatavos rasējums visām detaļām un pasūtīs pie ražotājiem tur plasmas korpusu, tur elektroniku. Un tā, kad tas viss sagatavots, mūsu uzņēmums tā kā to visu sakomplektēs kopā, saprogrammēs, iepakos un pārdos pēc tam internetā. Vai tas nozīmē, ka tad, kad tu sāksi viņus vairāk ražot, tad tev viņi arī varbūt maksās lētāk? Jā, noteikti. Cik? Cipars 100 lati ir ļoti liela nauda tā rotaļlietai. Es esmu rēķinājis un interesējies pie ražotājiem Ķīnā. Un tur visur sākās 10-100 tūkstoši pasūtījums, un tad to varētu cenu dabūt uz 40-50 latiem. Kas tev rosināja pievērsties biznesam? Tas, kad es kaut ko gribu radīt Latvijā robotus, vai varētu būt Latvijas robotu liela ražotāja valsts. Viņš jau ir progresīvs čalīgs, vai ne? Es neko nesapratu, bet izskatās, ka tas ir diezgan tā. Pēc taviem jautājumiem spriežot, izskatās, ka diezgan unikāli, ne? To jau viņš bija izfīčojis, ka jāražoja Ķīnā, kad pats saliec atpakaļ. To visu viņam ir skaidrs, kā to darīt. Tu tā kā esi produktu izstrādātājs. Man ļoti patīk. Forši. Vienkārši ar visām 4 lai cilvēks stājas augšā. 1 ir, 2, 3, pārliecinoši. Ar smaidu sejā 4, 5. Apsveic. Izskatās, ka mēs būsim robotikas lielākā valsts. Super, prieks. Žūrija vienbalsīgi atbalsta Māra ideju. Tomēr par piedalīšanos spēlē viņš vēl nevar būt drošs, jo tikai 8 ideju autori turpinās spēli. Nākamā raidījuma beigās cerību zonā iekļuvušās idejas žūrija izvērtēs vēlreiz. Haralds Vulfs vēlas ražot celtniecības materiālus no makulatūras. Savam produktam viņš devis nosaukumu Makulats. Šo materiālu plānoju pielietot 2 ražošanas virzienos. Viens ir būvmateriāla ražošanā, viens ir dizaina materiāla ražošanā. Tas ir dekoratīvais ķieģelīts, kā dizaina elements. Un man ir plānā viņu apgleznot ar eļļas krāsām, par cik papīrs ļoti labi pieņem krāsu. Un tādā veidā radītos kaut kas pilnīgi jauns un nebijis. Man šitais patīk. Kurš tev ir tehnologs? To es radīju pats, jo pašlaik būvēju māju, un līdz ar to saskaroties ar dažādiem, teiksim, jau jāsaka, varbūt konkurentu produktiem, esmu sapratis, ka es varu kaut ko radīt līdzvērtīgu un varbūt pat ir labāku. Kā ražojās viņš? Kā tas notiek? Tas ir tehnoloģiskais noslēpums īstenībā, jo man ir izveidot savu tehnoloģiskais process, kurš īstenībā man ir aizņēmis ļoti pietiekami ilgu laiku, lai to radītu. Tas ķieģelis, viņš faktiski tev ir derīgs tikai starpsienām. Būvēt māju no viņa tā kā nevar. Nē, ārsienām viņš ne, jo tomēr viņam smaguma nevar likt virsū, viņš ir tīri kā pildīts starp sienu. Tad precizēsim, viņš ir vienkārši siltumizolācijas materiāls. Bet arī skaņas izolācija, jo tas ir ļoti... Skaņas un siltumizolācijas materiāls. Jā. Makulats. Nosaukums ir labs. Makulats. Makulats. Kā siltināšanas materiāls viņš var būt labs? Jā, tad viņš ir kā siltināšanas materiāls. Tur jau viņam taisnība. Mēs varam spriest par to ideju, ka vispār nav nekādu datu. Nav. Mums ir 2 par un 3 pret. Arī Haraldam spēle ir beigusies. Spēles dalībniekus vērtēs žūrija. Cilvēki, kas savus uzņēmumus uzbūvējuši no nulles vai palīdzējuši to izdarīt citiem. Autoaizsardzības sistēmu izstrādātājs Edvīns Panders, dzērveņu lielaudzētāja un sulu ražotāja Gundaga Sauškina,
Vairāk uzņēmumu īpašnieks RTU docents Jānis Caune. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projektu attīstības nodaļas vadītājs Guntis Lauskis. Koncertu un festivālu organizētājs Ģirts Majors. Ināra Jansone vēlas ražot pārsienamos materiālus ar bioloģiskas vielas pildījumu. Mūsu mērķa auditorija ir tropiskās čūlas slimnieki. Šīs slimības dēļ cilvēkiem ir jāveic regulāras pārsiešanas. Pēc ļoti saudzīgiem aprēķiniem tirgus apjoms Latvijā varētu būt 1 miljons latu gadā. No kurienes nāk ideja, cik viņi pārbaudīt? Pastāstiet vairāk par to, kas strādā. Pieredze nāk no tā, ka man vienmēr ir interesējuši dabas produkti. Es par to esmu diezgan padziļināti interesējusies. Un līdz ar to es lasīju vienreiz nejauši profesors Horas rakstu, kurā bija minēts šīs slimības ārstēšanas metodas, un vienā no punktiem es pamanīju, ka, diemžēl, mums nav zināmi bioloģiskā materiāli, kuri būtu ļoti vēlami šai slimībai. Un man uzreiz tā, bums, tas ir tas, kas vajadzīgs. Un tā es šo metodu sāku attīstīt, aizgāju pie pašas profesors Horas, viņa saprata, par ko ir runa uzreiz. Viņa teica, jā, tas mums ir vajadzīgs. Jūs gribat ražot pārsējus, jūs audzējat dārzeņus, atstādājumus augus, iegūstiet augus, viņus pārstrādājiet un īpašā veidā liksiet šajos pārsējos. Jā. Tas ir tas beigu produkts, ir pārsējs ar šo pildījumu. Jā. Klīniskie pētījumi ir? Vēl nav. Jums nebija prātīgāk tomēr iet un meklēt kādus ražotājus. Labi, nav Latvijā varbūt marļu ražotāji, bet Latvijā ir lieli farmācijas uzņēmumi, kur jā, bet viņi pārsvarā ražo ķīmijas preces visi. Nu jā, bet viņiem arī, es paskatījos viņu produkciju, es nepamanīju, ka viņi kaut ko līdzīgu tam ražot. Jūs esat tā kā medicīnas sfērā strādājat? Nē, jūs ikdienā saskaraties ar slimniekiem? Ar slimniekiem es nesaskaros. Tas ir vairāk kā no tautas medicīna man ir interesējusi vienmēr. Es pēc profesijas esmu inženieris, konstruktors. Labi, Nāra. Paldies! Paldies! Es te kaut ko nesaprotu. Kas notiek? Cilvēkiem ir forša ideja, viņi vajag iet un realizēt. Kāpēc neiet pie tā paša silvanola? Tas ir tieši orientēts uz dabīgām... Tur nav kaut kas. Tas ir tas latviešu katrs pa sevi, ja? Droši viņiem vajag vēl blakus cilvēks, kas saka, to drēbi zina, ja viņiem vajag kādu, kas saprot to medicīnas biznesu. Jo, ja es salīdzinu tieši tā, kā tu teici par to balto ķieģelīti, tad te ir lielāka pērla. Ticība lielāka šeit, jā. Nekā ķieģelītim Baltijā. Kaut arī no medicīnas mēs saprotam vēl mazāk. Mums vajag 3 jā, lai mēs tiktu cerību zonā. Mums ir 3 jā, pēdējie 2 ir nē, bet 3 jā mums ir pietiekami labi, lai mēs varētu ar jums doties uz cerību zonu. Paldies! Paldies! Inārai ir cerības iekļūt spēles nākamajā kārtā. Pēc reklāmas pauzes uzzināsiet, kas lido kā helikopters, bet nav helikopters. Viņš izskatīsies kā lidmašīna, helikopters vai kā mašīna. Viņš izskatīsies, viņam ir spārni, tātad, teiksim, kā delfīns. Un vai ar musli automātu varēs šaut? Tieši tā jūs izvēlaties ar dozatora pogām un attiecīgo interfeisu tās sastāvdaļas, kas jums ir nepieciešamas, un tādā veidā izveidot savu personalizēto paku. Spēlē firmas noslēpums piedalās cilvēki, kuriem ir idejas, kā sākt savu biznesu. Tie, kas spēs pārliecināt vismaz 3 žūrijas locekļus, ka viņu idejas ir investīciju vērtas, iekļūst cerību zonā. Ideja, ar kuru naudu nekad nepelnīsim. Jo šito ideju, ja tu būsi pirmais, tad tev arī nopelnīs. Ja tu nobakstīsies, gatavs. Nākamā raidījuma beigās žūrija izvēlēsies 8 ideju autorus, kuri turpinās spēli.
Reinis Budriķis vēlas ražot dažādu materiālu aizsargu pārklājumus. Šie aizsargu pārklājumi ir dažādi, un tie ir sākot no celtniecības materiāliem, tekstilam, stikla izstrādājumiem, koku materiālu izstrādājumiem, metālam. Mēs varam pasargāt viņu pret ūdens šo iedarbību, kad viņš bojā šo materiālu eļām, krāsām, netīrumiem, kad vieglāk ir tīrāmi. Jā, tā ir krāsa vai tā ir tāda kā plēve? Viņš neveido plēvi. Viņš iesūcas dziļi materiālā un veido kā barjeru, kad šīs poras aiztais vēl mazākas un viņš atgrūž ūdeni. Tā nav plēve. Kā krāsa tā ir? Ne, arī krāsa, tas ir aizsargu pārklājums. Tu esi ķīmiķis, ja? Pats neesmu ķīmiķis. Mums komandā ir ķīmiķis, kurš ar to ir nodarbojies jau vairākus gadus. Un viņš faktiski meistaro šos augšā, un es esmu, kas meklē tirgu, pēta un tādā garā. Tu gribi teikt, ka neviens vēl nav izdomājis tādu? Ir, protams, šādas tehnoloģijas tiek pielietotas jau vairāk nekā 60 gadus pasaulē un tiek apstrādātas ļoti lielas konstrukcijas, kā Rio de Janeiro, šī Jēzus statuja un citas. Vai jums tās pārklājuma sastāvs ir atšķirīgs no pārējiem līdzīgiem Latvijā un Baltijā? Jā. Nē, vispār pasaulē. Pasaulē, nē. Man liekas, ka tā ideja ir tāda, kas ir jāpēta vai strādā. Es domāju, ka tur tie riski ir pāri galvai. Tik daudz pētniecības, visi institūti, kas pie tā strādā, tikai pie tiem pārklājumiem strādā. Kur te ir atšķirība? Bet tas ir vienkārši jāpēta, vai tā ir atšķirība? Pirmais pozitīvi. Negatīvi. Diemžēl negatīvi. Negatīvi. Pozitīvi. 3-2 liecina par to, ka ideja noteikti ir vērts turpināt. Diemžēl ne šīs spēles ietveros. Labi, paldies un lai veicas. Paldies jums tāpat. Slavu. Reinim neizdevās pārliecināt žūriju. Jeļena Ančevska vēlas lielveikalos izvietot musli automātus, ar kuru palīdzību pircēji varēs sajaukt sev tīkamo brokastu musli no ekoloģiskiem produktiem. Tas nozīmē, ka es pieeju pie automāta un es piespiežu, man vajag auzas, tur man vajag kviešus, tur man vajag grozīnes vai nevajag grozīnes vai griekstus, un tad es savādu savu paciņu. Tieši tā jūs izvēlaties ar dazatora pogām un attiecīgo interfeisu tās sastāvdaļas, kas jums ir nepieciešamas, un tādā veidā izveidot savu personalizēto paku. Tā tehniskā daļa, tas sajaucējs, lai nodozētu, cik viņš piespiež. Cik tālu ir ar to aparātu tikts? Pagaidām mēs meklējam robotikas un automātikas speciālistus, kas mums to varētu nodrošināt. Varbūt jūs varat sākt, kad cilvēks sajauc. Paši? Lai pārliecinātos, ka tas vispār strādā. Uzreiz, jā. Kā jūs cilvēks veikalā sajaucat vajadzīgo daudzumu ar minimāliem investīcijām, paskatīties, kā tas darbojas? Vai tas strādā vispār? Sākotnēji, jā, bija arī doma to izmēģināt mazo ekoveikalu pircējiem. Bet iespējams būtu problēmas ar šo izēvielu uzglabāšanu tieši veikalā, bet ar konteineriem iespējams tas būtu hermētiskāk, ērtāk un sanitārās normas iespējams arī varētu daudz labāk ievērot. Man liekas, vēl priekšā liels darbs, gan pie aparāta, gan pie tā, lai noskaidrot, vai vispār produkts ir vajadzīgs. Jo man tas aparāts mazliet mulsina, jo es saprotu, ka tas koncepts ir ekoloģiski tīri muslī. Un tas konstruktors tur ir par tik, un nebūtu ar viņu nav nejāsāk. Konstruktors nav vajadzīgs, tad to visu var pārdot vienā vietā. Jā, vienā stendā. Tāpat kā tos riekstus. Ir vajadzīgs pārdevējs. Konstruktoram tev to nevajag. Riekstus taču tu pērc arī atver vāciņu, saver un aizēj. Jā, lielveikalā tā ir, ka tos riekstus var. Tātad mums ir 1, 2 jā un 3 nē. Diemžēl arī Jeļenai spēle ir beigusies. Ēriks Silenaglis saka, ka ir izgudrojis neparastu lidaparātu, kas lidos kā helikopters, bet nebūs helikopters. Dzimis principiāli jauns, tehnoloģiski transporta līdzeklis, kam nav analoga tehnoloģiski izpildījuma ziņā pasaulē. Šim transporta līdzeklim nav vajadzīgs nekādas komunikācijas.
Tā ir skaitā ceļu būve, aerodromi, skrejceļi un tā tālāk. Jo viņš ir vertikālā pacelšanās, nolaišanās. Protams, lai šo ideju realizētu, jāuztaisa prototips, kas prasa laika resursus un finansu resursus. Laika resursu ziņā, lai uztaisītu pirmo prototipu, nepieciešams 2 gadi. Viņa pārvietošanas augstums ir no 0,1 metrs, tātad 10 centimetri līdz 5 kilometriem. Cik tur iekšā var sasēsties cilvēki? Četrvietīgs. Wow. Ar ko viņš no helikoptera atšķirtos? Oi, helikopters tā ir kļūda vispār, tas jau nav nopietns. Ir cēlājs, kuru apakšā liela 2,5 metri gredzenā ielikta. Un dzenskruva aizmugurē. Erika, jūs esat uzbūvējis kādu aparātu, kas lido? Es esmu... Lidaparātu ne tieši pa lidu, bet tas ir ļoti daudz. Esmu, teiksim, izgudrojis dažādas, teiksim, ierīces, automāts, tās rūpnīcas automāts es izgudrojis. Tātad, ļoti daudz lido, kaut ko lidojoši. Jūs esat reāli uzbūvējis vai ne? Man ir uz papīra viss. Uz papīra tas ir, jā, tā. Jo, saprotat, tas ir viens reaktīvais dzinējs maksā jau pie 400 000. Saprotat, tas ir nopietni cipari. Šeit, pieņemsim, ir BMW dzinējs būs. Tātad jauns viņš maksā 10 000. Mašīnas dzinējs. BMW standarta dzinējs mums būs. Vai jums neliekās tad, ka tie 10 000, tie 10 000, uz ko jūs tagad pretendējat, ir daudz par maz? Nē, es neko nepretendēju. Es nepretendēju. Kāpēc man jāpretendē? Es vienkārši šeit uzstājos, teiksim, tādā veidā, lai popularizētu šo ideju vispār. Pastāstīt, kas jūs pats esat? Fiziķis. Es esmu uzņēmējs, nodarbojos ļoti daudz uzņēmēju, tātad perfekti pārzinu metāla tehnoloģiju, gumijas, plasmasas, gāzes tehnoloģijas, krieviganās tehnoloģijas. Es ļoti daudz esmu strādājis, te beidzamā laikā strādāju Kazahiem, teiksim, par sažindāta metāna ražošanu, teiksim tā. Te ir reāli loži pēc Nobeļa. Varbūt šī ir tā ideja, par kurām rakstīs grāmatās, ka viņi apsteidza laikus pa 50 gadiem. Bet jūs taču piekrītat, ka viņš dzīvo sapņu pasaulē? Kas viņu zina, ja viņš ir fiziķis? Kamēr viņš runā uz pirkstiem, tikmēr liekas, ka tā tas ir. Bet, tā dabū apčandīt. 3 gadiem, tā kā mēs abi ar tevi lidosim ar tādu. Tādiem aparātīkiem mēs ir. Jā. Bet viņš nenāca pie mums, viņš nāca pie televīzijas skatītājiem. Cerot, ka kāds to ieraudzīs un izstāstīs. Tā ideja jau man ir 15 gadus. Tas ir hobijs man, bet tagad ir apsvērstīt. Tas ir viss pienāks laiks. Ebreji sāk uzdarboties amerikāņi, Letinka, ko tam mēs atšķiramies. Vai žūrija spēs novērtēt jauno Richardu Bransonu? Visi 5 žūrijas locekļi saka nē, bet, kā saka, trakajiem pieder pasaule, un jo vairāk nē jūs dzirdat, jo tuvāk patiesībai jūs esat. Paldies, visu labu! Ērika izgudrojums nav guvis vismaz 3 žūrijas locekļu atbalstu, un viņam spēle ir beigusies. Šodien cerību zonā iekļuva Artis Žentiņš ar ideju par slēgtām velonovietnēm. Es nedomāju, kāds gribētu nolikt tādu suņu kastu kaut kur pie galerija centra, tāpēc es domāju, vajadzētu interesanti to formu izveidot. Māris Ābele ar programmēšanas konstruktora ideju. Programmēšanas konstruktors sastāv no rotaļlietas un no programmēšanas kauliņiem. Ar kauliņu palīdzību tiek veidots programmas priekš šīs rotaļlietas. Ināra Jansone ar ideju par ekoloģisku pārsienamo materiālu. Mūsu mērķa auditorija ir tropiskās čūlas slimnieki. Šīs slimības dēļ cilvēkiem ir jāveic regulāras pārsiešanas. Nākamā raidījuma beigās žūrija lems, vai viņi turpinās spēli un cīņu par 10 000 latu. Uzvarēs tas, kurš 2 mēnešu laikā savu ideju attīstīs vis tālāk. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Pēc nedēļas vēl 10 idejas, un tad sāksies īstā cīņa. Uz tikšanos! Sasaistīt, iegādāties, piedalīties, pelnīt un attīstīt. Viņš nevienu ideju nevar nosaukt. Sēžot skatos televizoru, vienkārši jums atnāk SMS ar paziņojumu. Diemžēl tur trešai bišu saimē ir kaut kādas problēmas. Ar šo materiālu jūs esat dušā pastāvējuši? Bet ko tu piedāvāsi? Seksapozes. Ja tu domā, ka tas ir kaut kas unikāls, bet tad lūdzu stāst, kas ir unikāls. Latvija kļūst par valsti, kurā aug velospēdi. Tā ir svaiga ideja. Iebrauc no rīta. Prāmi, Stokholma, Rīga. Mēs hops,
kaut kādus 30 cilvēkus nošķirnām. Iekšā laika uz 3 mašīnā. stundām.